Špáty Peňa. Māsas un brāļi, Камада разпрокирал. И се раксето ан Jāņa dešķiek, Jāņa evaņģēlā dešķiek. ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā 11. 25. pantin se penlu jaka. 25. pantā ir teikts tā. Jēzus viņam sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs. Jo pelā, mēs esam augšām celšanās un dzīvība. Viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Ko man pačāla, Kas man tic, ja arī dova merla, ja arī viņš mirs, jau sēk dzīvību. viņš tik un tā dzīvos. To jest, Jēzus isi dova, ko spējam vēl dzīvība, ja arī mēres. Tas nozīmē tā, ka Jēzus ir spējīgs tev dot dzīvību tad, kad arī, ja tu mirsti. Bet me kā pura krausenā ģalārāk ir, bet dori, ka tas ir feņu kā jālavot svetusku konsos, jāla Jēzus. Es negribu runāt tikai par to, ka tagad nāks pasaules gals būs un tad nāks Jēzus. Ti togi, protams, mēs šo samo pretī, mēs esam pudēles, kudēl. Un tad, protams, kuri būs miruši piecelsies un nāks pie Dieva. Bet me kā mārāk tieši andalaikus. Bet es gribu runāt tieši uz šo laiku, tagad. Arī kanā notiek tieši jākapa. Kad arī tagad notiek tieši tāpat. Arī kanā spēna mānušti dzīvinu. Kad tagad arī spēj cilvēks dzīvot. Ja arī jau si, penlapieks, meinu. Ja viņš arī, kā ir teikts, ir miris. Tu mēs āraģinendu iek stāstus. Jūs visi ziniet to vienu stāstu. Tas ir rakstētu an Marka evaņģēli. Kas ir rakstīts Marka evaņģēlijā. 5. nodaļa. 5. nodaļā. Kērešpīru. Atveriet. Tas ir penlu jaka. 22. pants. Tur ir teikts tā. Izsiek murš. Bija viens vīrs. Jau sis. Nemelēka no kad atsavs. Es nolasīšu labāk. 5. nodaļa. 5. nodaļa. Bišķi vār pantiņa. No kad zina, bišķi pantiņa tu mēģi. Es nolasīšu to vienu pantu. Un redzi, nāk viens no sinagogas priekšniekiem Jāirs vārdā. Un viņu redzēdams, tas krita pie viņa kājām, un viņš ļoti lūdza, sacīdams, manā meitiņa mirs, lūdzu nāc un uzliec tai roku, kā viņa top vesela un dzīvo. Ziniet, kas šeit bija? Nāca viens vīrs vārdā Jāirs un nokrita pie Jēzus kājām un teica viņam, Jēzu, mana meita mirst, nāc un glābi. Uzliec viņai rokas un viņa būs dzīva. Jēzus saka, nav problēmas, kur viņa ir, ejam. Bet ja jūs lasat to nodaļu līdz galam, es to tagad nelasīšu. Jūs pēc tam to varat nolasīt. Tur notika tā. Tur bija liels pulks. Un viņam nebija tā viegli tikt caur tam pulkam. Tajā pulkā arī bija viena sieviete, kas tika dziedināta. Vienai sievietei bija daudzus gadus asiņošana. Un viņa savā sirdī domāja tā. Kā tai man tikai pieskartos pie viņa drēbi vīles, un es tūlīt būtu dziedināta. Un viņa to izdarīja. Un Jēzus to nomanīja, kad viņa pieskārās viņam. Un viņš jautāja, kas man pieskārās? Un viņa ar bailēm, es pieskāros. Un viņš atbildēja viņai, tava ticība tev palīdzēja. Un ziniet, pagāja laiks. Un Jēzus iet pie tās meitenes. Un viņam jau skrien viens pretī. Tā vīra Jāira kalps. Un saka Jēzum tā. Nemaz netraucē mācītāju. Viņa ir mirusi.
Jēzus panāla, turi drošu prātu. Jēzus viņam saka, turi drošu prātu. Pačal ar vienu. Vēl ar vienu tici. Bet jau panāla, nesokana jāsa, sev žemēja. Bet viņš atbildēja Jēzum, bet ko tad tu vairs nāksi, ja viņa jau ir mirusi? Jūs saprotiet to domu? Jau nedufirina sālai. Jēzus spēja togi viņu dziedinali. Kā met jums taču dzīde? Viņu domāšana un doma bija tāda, ka Jēzus spēja tikai dziedināt tad, kamēr vēl cilvēks ir dzīvs. Ja viņš ir miris, tad viss viņš nespēja vairāk neko izdarīt. Bet Jēzus panāla daselovā. Bet Jēzus saka tādus vārdus. 25. pantā. Paņštu Jāņa evaņģēlijā paņš. To var nevērt vaļā. Jāņa evaņģēlijā 5. Esi panāla, ka patiesi es jums saku, nāk stunda un viņa jau ir klāt. Kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi un kas būs dzirdējuši, dzīvos. Ja panāla dola dzīvi nenā. Viņš saka, tie dzīvos. Tu laiks mums ir pašai. Un tas laiks jau ir klāt. Un kas notika? Tomēr Jēzus gāja ar viņiem. Viņš pienāca pie tās mājas. Un tur viņš dzird, kad vaimanā raud. Raud. Viņš ienākot viņam saka, ko jūs raudat? Viņa jau tikai guļ. Tur viens otrs sāka pa viņu smieties. Jēzus uzstāja viņam atbildēja, izejiet visi ārā. Atstāja tikai māti un tēvu un savus mācekļus. Ja nemaldos 2. Un Jēzus piegāja un teica meitenei tādus vārdus. Un tie ir lieli vārdi. Es tev saku, celies. Viņa piecēlās. Viņš saka, es tev saku. Viņš vienkārši neteica celies. Bet viņš teica, es tev saku celies. Un viņa piecēlās. Un tad viņi visi saprata. Un ziniet, vēl ir daudz tādu līdzību. Es vēl vienu varu jums pienest. Tā ir Jāņa evaņģēlijā 11. Un tur ir rakstīts par 2 māsām, Martu un Mariju. Viņiem bija brālis Lācars. Un Jēzus pie viņām bija pieķēries. Un Jēzus bija aizgājis. Es jums apmēram izstāstīšu. Un palasīšu tikai vietām, lai mums laiks nebūtu neaizņemts. Un notikās, kad Jēzum atnāca ziņa, ka Lācars ir saslimis. Un viņš mācekļiem saka, mums ir jāiet atpakaļ. Mācekļi nevēlējās iet. Jo tajā vietā viņus gribēja nomētāt ar akmeņiem. Bet Jēzus viņiem teica, mums ir jāiet atpakaļ. Un viņi pagāja laiks, viņi gāja atpakaļ. Un viņiem jau pretīm skrien viena no māsām un saka, es nolasīšu 20. pants. Marta dzirdēja, kā Jēzus nāk, izgāja viņam pretīm, bet Marija palika mājās sēžot. Tad Marta sacīja Jēzu, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūsi, Dievs tevi dos. Jēzus viņai saka, tavs brālis celsies augšām. Marta saka viņam, es zinu, kā viņš celsies augšām. Kad miroņi celsies augšām pastarā dienā. Marta skrēja Jēzum pretim un saka,
Ja tu būtu bijis šeit, tad būtu bijis labi. Bet viņš jau tagad ir miris. Bet Jēzus atbild un saka, nebaidies, viņš piecelsies. Bet ko atbild Marta? Es zinu, kad viņš piecelsies tad, kad būs pastara diena, kad visi celsies. Viņi atkal otro reizi netic tam, kad Jēzus vairs kaut ko var darīt, tad jau, ja cilvēks ir miris. Viņi domāja, ka Jēzus var palīdzēt tikai tad, vēl, ja cilvēks ir dzīvs. Bet paskatieties, ko saka Jēzus 25. nodaļā. Jēzus viņai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic dzīvos, ja arī tas mirs. Viņam nav nekas neiespējams. Vienkārši mēs cilvēki nespējam tam noticēt. Un tie visi cilvēki viņam staigāja līdzās un redzēja visus brīnumus. Bet tai pašā brīdī viņi saka, ja tu būtu bijis šeit, tad viss būtu bijis labi. Bet ko tad tagad, kas ir, tas ir? Un mēs redzam, ka tomēr Jēzus vēlējās, lai aizved viņu pie Lācara kapa. Neiet šeit runa tikai par tiem, kas ir nomirst šodien. Bet runa iet šeit arī par tiem, kas vēl šai pasaulē staigā, bet viņi jau ir miruši. Viņi ir tāpat jau kā miruši. Un varbūt arī tā, ka viņu cerība pilnīgi jau ir izzudusi. Un viņi domā tā, ka viss ir beidzies. Kāds ir iegājis kaut kādās lielās okultismos? Kāds ir lielās atkarībās? Kāds ir narkomānu verdzībā? Kāds ir nogājis tik tālu, kad sievietes jau kas pārdod savu miesu? Un viņi domā, ja es būtu zinājusi jau ātrāk par Dievu, es tā varbūt nedarītu. Un varbūt kāda māte vai tēvs jau ir cerību zaudējis, kad viņa bērns atgriezīsies pie Dieva. Un kāds jau varbūt ir savu bērnu sen jau apracis un teicis, tas jau ir viss beigts. Jo viņš jau ir uz neatgriešanos. Bet Jēzus saka, es esmu augšām celšanās. Ja tu man ticēsi, viņš uzcelsies un dzīvos. Un ziniet, šodien daudz cilvēku staigā nāves ēnā. Kāpēc es saku tieši nāves ēnā? Jo tāpēc, ja tu šodien neesi pieņēmis Jēzu Kristu, tad, ja kaut kas ar tevīm notiek, tad tev būs bēdīgs iznākums. Es zinu brāļus, kas dzīvoja un neticēja. Viņi tā man stāstīja. Bet viņiem bija cerība. Viņi nenomira autokatastrofā. Bet viņi saslima. Posmus. Un tajā slimības laikā viņi uzspēja nožēlot savus grēkus un sakārtot attiecības ar Dievu. Saprotiet? Un viņiem ir cerība un glābšana. Bet varbūt kāds tieši šodien ir nospricējies. Kāda tur var būt sakārtošana ar Dievu?
I waš dos saku neske. Tāpēc ik katram. Može i si būtenge, kon si špalati, peņati, čāve, i si kon tieši andas situācijas. Daris būt pēc vai tu esi dasa. Varbūt tieši šodien kādam ir tāda situācija apkārt, jūs to zinat. Izcels svetus būt mānu šenged jakatieši. Jo tieši šī laikā ir šai pasaulē daudziem cilvēkiem tādas problēmas. Kon du finni meni, mutta nadu lāpāle mičanem un čāve. Kas domā, es vairāk nedabūšu atpakaļ savu dēlu vai meitu. Dadro mēs te jau si nogīnu jakke. Viņš jau pa to ceļu ir tik tāli Me jau aizgājis. že janjum, sumas, du finni analimu hangeri jakko labi, bet isona no tiek. Es jau viņu esmu vedis uz baznīcu un viss kaut kur nekas nenotiek. Un es jau pie viņu esmu atvedis Man mācītāju. isona no tiek. Un par viņu tika lūgts, bet nekas nenotiek. Bet pie kēr Jēzus Kristus. Bet piesauc Jēzu Kristu. Ču an leskivast. Ieliec viņa rokās. Pudikso joukarli. Paskaties, ko viņš izdarīs. Jo spējni kēra pat, ja tu san mūlu klaģīdi. Viņš spēj izdarīt tāpat, ja tu esi miris, tevi piecelt. Jo na ģalārākie bet dori, kad es viņš savu pram pastāraku dīs. Tu neiet runa par to dienu, kad viņš piecels visus mirušos pastara Bet dienā. ģalārākie bet tieši no tiek kanā. Bet viņš tieši runā par šo dienu. Jakari du fide Marta ti Marija. Tāpat arī domāja Marta un Marija. Bet Jēzus peņģerna. Bet Jēzus viņam atbildēja, nē. Jan kā es edu kapus. Aizvediet mani tur pie viņa kapa. Les Jan lekrigal. Viņu aizveda tur. Pēle kēršpīru kapus Jēzus penam. Un Jēzus viņam teica, atveriet to kapu. Iekriet pēle štār dīs už jau sudu jandu. Un viens viņam atbild, tur jau viņš ir nomiris jau 4 dienas. Ieku tais raksetu an no kadātu menge. Tas ir rakstīts An teņatu pantiņu. Jāņa evaņģēlijā. Jan teņatu pantiņu. 11. nodaļā, 35. pantā. Jan teņatu. 39. Jēzus saka, noņemiet akmeni. Marta mirējam māsa saka viņam, kungs, viņš jau ož, jo ir jau pagājuši 4 dienas. Jau oža kandijā, Viņš jau smirdēja. jo doisi džikutā ton Izrēlā medodži. Jo Izrēlā mēs visi zinām, ka tur ir ļoti silts. Tardu, lecskapināni. Un 4 dienas mironis guļ. Un tur nav ne leckapju, nekas Mārā augstums. zilkinināni. Kli kandela. Tātad tur rož. Jēzus peņa tik un tā. Bet Jēzus teica tik un tā. Kērešpīru, Atveriet man kapu. tikai dažpīru. Un atvēra to. Ti togi Jēzus peņa fardu glostata peņa raselovā. Un tad Jēzus skaļā balsī kliedza. Lācer! Jau auri! Lācer nāc ārā. Ti jau dāra uz tie pati jau jauri. Un Lācers tūdaļ piecēlās un iznāca. Tu me haļuna an lesku glos. Saprotiet, Tā viņa lesulo. vārdā un viņa balsī Lena saku. dzirdi katrs. Jo peņa saku mūlu jašuna lamiglos, jo jālaglā. Viņš saka, katrs, kas ir miris, dzirdēs manu balsi un viņš tiks glābts. Ti ģenes jau tik andija. Jau jauri. Un ziniet, kas notika? Viņš iznāca, Lācers. Bet jau si zabinde. Bet viņš bija sabindēts, jo tajā laikā mirušos sabindēja kopā ar rokām un Arī kājām. vasta zapanlekat, tane ti pīren, konti zapanlekat. Un pirkstus kājām un rokām galos sasēja kopā. Ti soprala Jēzus. Un ko saka Jēzus? Dosi an bištava štartu pantiņa. Tas ir 44. pantā rakstīts. Pēdējo, ko jau penla, bet Jēzus sacīja tiem, atraisait viņu un ļaujiet viņam iet. Atraisi neles. Atraisiet viņu. Ti dadīs. Un šodien Saku tume, katrs no jums atraisi nendolen. atraisiet tādus. Togi meģanjoni. Un tad, lai viņi iet. Jēzus izsido, kon līdz spējien izrakela tienelen pārpadrom. Jēzus ir tas, kas spēj viņus atvest atpakaļ uz ceļu. Bet tu mens atkarība. Bet no jums ir viena atkarība. Tu menga čevini atraisi nenles. Jums viņus ir jāatraisa. Mēs esam dolā, kon uz rakira samlē. Mēs esam tie, kas viņus uzrunā. Mēs esam dolā, Uzrunājam. ja nasam pašadīku evaņģēlu. Mēs esam tie, kas pievedam viņus pie Dieva, pie evaņģēlija. Mēs te panom mišpaleske. Es varu pateikt savam brālim, Romņāka. savai sievai, Mi ģimena. savai ģimenei.
Tāpat jūs katrs to varat darīt. Varbūt mans brālis ir kaut kādā atkarībā un saistīts ar to. Un es viņam varu pasludināt labu vēsti, ka Dievs tevi mīl stipri, un Dievs grib tevi glābt. Un tev tā nav jādzīvo visu laiku. Tu vari savu dzīvi sakārtot labāk. Un tu zini, ka tu šos vārdus, Jēzus vārdus runāsi. Tie vārdi atraisa cilvēku. Ziniet, kāpēc es to saku? Apostoļu darbos 16 bija notikums. Apcietināja Sīlu un Pāvilu. Tāpēc, ka viņi atbrīvoja vienu cilvēku no ļaunā gara, no zīlniecības gara. Un viņi abi tur sludināja evaņģēliju. Un viņus apcietināja un ielika cietumā. Un uzlika viņiem uz rokām un kājām dzelžus. Un ziniet, kas notika? Viņi mierīgi sēdēja. Un tur ir teikts, ka viņi lūdza Dievu un dziedāja Dievam. Un dziedāšanas laikā visi, kas tur bija apcietināti, dzirdēja to. Un visiem nokrita tie dzelži važas nost no rokām un kājām. Viņi bija brīvi. Un tas mums rāda, ka Dieva vārds Dieva vārds ir spējīgs atraisīt katru važu un problēmu. Pat kaut vai jau tu esi norakstīts un tūlīt būsi beigts. Kaut vai jau visa tava ģimene ir zaudējusi cerību. Dievs saka, tur ir drošu prātu. Jēzus saka, es esmu dzīvība. Kas man tic, tas dzīvos mūžīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Jo Jēzus mīl mūs visus. Tik daudz cilvēku ir tur ārā, kas vēl staigā tumsībā. Un viņi vēl pat nemaz nezin, kad ir tāda glābšana. Ir viens, kas viņus var glābt. Ir Jēzus, kas viņus var glābt. Viņš saka, nāc ārā. Un tas cilvēks nāk ārā no tumsības. Un saka, un tu tagad viņu atraisi. Atved viņu uz baznīcu un palīdzi viņam. Ja vajag, tad aizej pat viņam pakaļ. Pamāci viņu. Apskaidro viņam tad, ja viņš kaut ko nesaprot. Tas ir katra kristieša uzdevums. Un viņš vēl saka tādus vārdus. Jāņa evaņģēlijā 5. nodaļā ir teikts tā 25. pantā. Un tā viena rindiņa ir ļoti svarīga. Patiesi es jums saku, nāk stunda un viņa jau ir klāt. Kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un kas būs dzirdējuši dzīvos. Paklausieties. Laikus už esi paše. Laiks jau ir klāt. Dadīs, stāvsiet uz sludina evaņģēliju pie perna. Šodien visā pasaulē sludina evaņģēliju. Jūs man piekrītat? Visauri ģala Kristus, te būtu televizori, rādio, visur runā par Kristu, pa televizoru, rādio, visur un visās valodās. Un viņš saka tādus vārdus. Kas būs dzirdējuši dzīvos. Kas sadzirdēs, tas dzīvos. Jo daļa rakibe nāk stunda un viņa ir jau klāt, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi. Kad mirušie dzirdēs Jēzus balsi.
Un kas būs, quando a shunela les? Un šeit ir teikts, kas viņu sadzirdēs. Con shunela. Kas dzirdēs, Do dzīvin. tas dzīvos. Ti dadies penā. Evaņģēlija ir par sāru sveti. Un tāpēc es šodien saku, evaņģēlis tiek sludināts pa visu pasauli. Zašun. Jautājums ir, vai tu sadzirdēsi? Mepenā zašun. Es jums saku, sadzirdi. Ti dadies arī simende bāra atkarība. Un šodien ir ļoti liela atkarība no mums, Ja mēs esam gaismas bērni. jo mēs esam gaismas bērni. Ti dadies arī mengači te pupenas. Un šodien arī mums tas ir jāizdara, jāiet, jāpasaka. Pēc iespējas vairāk, kam vien var. Melāģi nesadurdi no tieki, bet nadu findori. Mēs nezinām, kas vēlāk notiks ar to cilvēku, bet tu par to nedomā, tu dari to. Dēlis ir do konkeru. Jo Dievs ir tas, kas tālāk ar viņu darīs. Menga fenče te pupenas ir sijek. Mums tikai ar viņam jāpasludina, kad ir viens, Konas, ka tu nesan vispār mazsvarīgi. kam tu nesi mazsvarīgs un Kon tu vienaldzīgs, tvarde kamel. kas tevi ļoti mīl, Kon zaprasījās tu, ka kuģ cena. kas par tevi ir samaksājis Dievs lielu tikai cenu, nāva. dārgu cenu, viņš ir gājis uz nāvi, Sobi tu jāsglāb. lai tu tiktu glābts. Ti daskulosi Jēzus. Un viņa vārds ir Jēzus. Ti pudik korod lau darbini. Un redzēsiet, tas viens vārds darbosies. Jo jaka sāki jāpēri pašmande, Jo tā tas bija sācies arī pie manis, jaka arī sāri, ko tu me. un tāpat arī pie jums visiem. Jēzus ir dzīvība. Jēzus ir dzīvība. Dadies, vai kaņi dāri pa daļi nama. Un šodien tas bija, ar ko es gribēju Kā padalīties. vināhāra. Es nekavēšos vairāk. Jēzus ir dzīvība. Jēzus ir dzīvība. Svarīgas ir dzīve, un es esmu lača Jēzus, tas ir jāslesa. Ir labi un svarīgi dzīvot ar Jēzu un būt ar viņu. Tu me penās, saku, Džāns sludinē. Un es jums saku, ik katrs ejiet un sludiniet. Liecina Jēzus. Lieciniet par Jēzu. Den cerību mānu šeit. Dodiet cerības Ja nes cilvēkiem. esi būt māsa, un tiešām tas cerība dzīves, lengi būtu nāli cerība. Un ziniet, ir daudz cilvēku, kas šodien tieši tā dzīvo un domā, ka viņiem vairs nav cerības. Sienas už mēģi ne tā proka. Kad viņi jau ir miruši un aprakti. Ti zāla čantu tu. Un tūlīt ir atnācis tu, Tu pieņemsi ieksi, ko tu kā mela, nenormāli. un tu pasaki viņam, viens ir, kas tevi stipri, stipri mīl. Tad, ja es domāju, šāda situācija, jau dēļ pēc cilvēku ļubu cerību. Un ziniet, tas cilvēks, kas būs tādā situācijā, viņš pieķersies pie katras cerības, Jo kā man dzīve, jo viņš vēlas dzīvot. tas kā pņi kandiem uz dzīnu jāka. Viņam varbūt jau ir apnicies dzīvot tieši tā, Jūs dēļ spējam dēļ tu, ka fedī dzīvi. jo Dievs spēj tev dot labāku Tu kā dzīvi. čebi dzīvi, un es piemēram, načistu, Tev nav jādzīvo netīram, auri, ārā uz ielas, narkotikiem datkarīgi. ar narkotīgas atkarībām. Vai tu kā čebi dzīvi, ģasa auri, žakeres, kad tu konāk un kinela tele, Tev nav jāstāv Tad ārā uz jākupa ielas vāru. un jāgaida, lai tevi kāds nopērk, lai tu varētu nopirkt sev maizi. tu kā čebi jāka dzīvi. Tev tā nav jādzīvo, Dēļ tu, ka man dēļ bāri fedī dzīvi. jo Dievs tev vēlas dot labāku Jau kā dzīvi. man sobi tu, ka jāl fedī. Dievs grib, lai tev būtu labāk, Jo tu sā neskučāli. jo tu esi viņa bērns. Jo kā man sobi tu, ka jāl fedī. Un viņš grib, lai tev būtu labāk. Jo viņš žakas tu penesa mudā. Viņš tikai gaida vienu, ka tu pateiksi, Glābi Tēvs mans, glāb mani, Jo glābini. un viņš izglābs. Sārģene do notikumus pazudušu čāves. Visi zina par to notikumu par pazudušo dēlu. Jau Lijāpas komantojumus tigija. Viņš paņēma savu daļu no mantojuma un aizgāja no tēva. Ģauri. Izšķaidīja to pasaulīgā dzīvē. Pošķīja pāli. Un tad atnāca atpakaļ pie tēva. Pēc dēļ puhtēles kangīja. Bet ko izdarīja tēvs? Viņš skrēja viņam pretīm. Jau sejek kameles. Viņš tik un tā mīl savu dēlu. Roma penāšu palati peņi. Tāpēc es jums saku, māsas un brāļi, Un novēlējums es sobi mē atraisinās mānuši. mans novēlējums ir tāds, lai mēs visi atraisam cilvēkus. Penās Kristus te palies pēc būt te dī. Liecināsim un teiksim vairāk par Kristu, pēc iespējas vairāk. Mēs ir draugi, kā piemēram, menāšti ģauku, jau vēl pašaku tu mā draugi, košķi, ku mīre, bet Jo mēs zinām, ka ir draugi, pie kuriem es nevaru pieiet, bet jūs varat, vai atkal jūs nevarat un es varu. var domāt, mēs esam Kristus kilocē. Bet tāpēc mēs esam Kristus locekļi, Ti mē, ka ir esam būt tisāri. un mēs visi strādājam, Dos viņi normāli. un tas ir normāli. Dēļ mēs svētē. Dievs, lai svētī jūs visus māsas un brāļi. Pie mangas māra dēļ. Pielūksim mūsu Dievu.
Visu varenu dēlu. Visu varenais Dievs. Tu, kas āri slava godas, te pateici. Tev visa slava, gods un pateicība. Par mani Jēzu Kristu. Es pateicos Tev, Jēzu Kristu. Par visu, ko Tu dari mūsu dēļ. Par Tavu neizmērāmo mīlestību pret mums. Pateicos Tev, Dievs. Mēs neesam cienīgi, lai Tu mūs tik stipri mīlētu. Tu kā mēs esam tik fardus, mēs spējam. Bet Tava mīlestība ir tik liela, ka mēs pat to nespējam saprast. Paldies, Tu, ka dēļ. Paldies Tev, Dievs. Tu, kas āri slava te Tev slava un pateicība. Pateicos Tev par šo vakaru. Pateicos Tev par šo vārdu, ko Tu mums devi. Slava Tev, Jēzu Kristu. Paldies, Tu. Paldies Tev. Amen. Halleluja.